17. augusts. Esmu atkal Copē. Mēģināšu šodien dabūt līnu karūs. Kaut arī laiks pēdējās dienās ir izmainījies ne uz labāko pusi. Laiks ir vienkārši nestabils. Vējains, lietains, spiedienu maiņas. Līni karūs tas varētu nepatikt, bet mēģināsim dabūt. Ja nebūs, mēģināsim ķert tas, kas ir. Filmēšu katru reizi, kad noķeršu kaut ko, vai būs kaut kāds operātori man nav. Kamera man arī tikai telefons. Ar to es uzreiz atvainoju. Notika pirmā cope 6:30 no rīta. Pirmā līņu mātīte. Nu, skaisti dzīvo. Trāpējās vēl viens maziņš. Nu, galīgs man. Senēs tāds maziņš redzēs. Tas ir labi. Ka ir arī maziņi. Līnīši. Ūdens krātuvē. Nu, mēģinam tālāk. Nu, un re, kur vēl viens 4. jau. Šodien, nu, tāds neliels tēviņš. To var redzēt pēc apakšējiem spurām. Re, kur viņam tādi izteikti lielāki. Un pretojās arī stiprāk. Nekā mātīts. Interesanti, ka ņem pa dienu. Labāk nekā agri no rīta ņēma. Varbūt tāpēc, ka jau ūdens ir apadzis. Karūs. Nu, kā tas karūs? Kur ir līņas, tur ir karūs. Nu, smuki tādi. Grāmas 700. Varbūt mazāk drusku. Bet, nu, prieks. Patīkam bijot. Lai peld. Jābeidz laikam copa.
Rezultāti mums ir 5 līņi, 1 karūs. Copējam 7 stundas. Nav slikti, nav arī labi. Lielākais līņas bija 48 cm garš. Diemžēl es vairāk pamērīt nevaru, es viņu atlaidu. Kā redzēt, bļodi man šodien tukši. Es apzināti neņem uztveramo tīkliņu līdzi. Nākošais mēģināšu sarunāt ar kādu cilvēciņu, vai man ir operators, un uzņemt varbūt kaut kādu dokumentālu pamācošāku filmu. Varbūt kādam būs interesanti. Uzzinās ko jaunu. Nu tā. Nu ko, draugi, saudzēsim dabu. Zīvju resursi visiem neasakas.